Šodien es jums parādīšu, kā pagatavot tradicionālu Toskānas ēdienu, kas saucās itāliski pappa al pomodoro, jeb Toskānas tomātu un maizes zupa. Ēdiens ir kā reiz piemērots augustam, jo sastāvdaļas ir vienkāršas un katram dārzā atrodamas, tad pamatā tie ir sīpoli un tomāti. Un vēl ir nepieciešama arī maize, vēlams franču maize jeb bagete, pirms tam nedaudz apgrauzdēta. Cietais siers, tas varētu būt parmezāns ideālajā gadījumā, bet tikpat labi arī kāds vietējā ražojuma cietais siers. Tad ir nepieciešama burciņa tomātu pastas, olīveļa un sals un pipari. Sākam ar to, ka katlā uzkarsējam nedaudz olīveļas. Kad tā ir uzkarsēta, tad varam iekšā smalki sagrieztus sīpolus. Tad, kad sīpoli ir nedaudz apcepti, apmēram kāds 5 minūtes cepšanai pietiks, tad pievienojam blanšētus un nomizotus tomātus kopā ar visu sulu, kas no viņiem arī tur izdalās. Pēc tam ņemam puslitra burciņu tomātu pastas un arī pievienojam zupai. Un turpinam vārīt apmēram 10 minūtes, kamēr tomāti ir izšķīduši un viss sāk savārīties tādā viendabīgā masā. Tad, kad tas ir noticis, tad liekam klāt bagetīti, kura ir pirms tam nedaudz apgrauzdēta, sagriezta šķēlītēs. Iemēsim iekšā zupā. Un jāturpina vārīt vēl apmēram 10 minūtes, kamēr maizīte arī ir pašķīdusi. Bet viņai nav jābūt pilnībā izšķīdušai, jo zupas īpatnība ir tāda, ka viņai nav jābūt pilnībā viendabīgai. Ir jājūta gan tomāta struktūra, gan maizītes kraukšķīgums, gan arī sīpolu gabaliņš. Ja šķiet, ka zupa ir pa biezu, vai ja ir vēlme viņu dabūt šķidrāku, tad var vienkārši pieliet ūdeni klāt. Tātad garšai šai zupai nav nepieciešams nekādas īpašas garšvielas. Beigās būs vajadzīgs tikai baziliks dekorēšanai, bet sals un pipari ir tas, kas šeit vislabāk iet klāt. Tātad, kad zupa ir gatava, tad mēs to pasniedzam tieši tā, kā to dara Itālijā, Toskānā. Liekam bļodiņā, pielējam maliņā nedaudz labu olīveļu, uzvaram nedaudz sarīvēt cietā siera un izrotājam ar bazilika lapiņu, kura, protams, ir arī jāpērk.